Esiet sveicināti! Šovakar pie šīm galdiem, pie šī galda notiks rudens dueļa izloze. Svētdienas sacensībām, kuras pulcēs 3 grupas pa 12 dalībniekiem. Noteiksim, kuram dalībniekam būs kurš sektors un zona, kā arī noteiksim, ar kuru pārī būs 1., 2., 3., 4. un 5. kārtā. Kā jūs redzat, uz galda ir izliktas 3 grupas. Junior grupa, kur ir 12 bērni, dalībnieki. Fantastisks pirmo reizi Vildēnu copas vēsturē. Kaut kas tam līdzīgs, tik daudz bērnu pieteikušies. Hobija grupā ir hobija mīļi. Tie ir vislabākie makšķernieki, kur neiespringst. Elites grupā ir tie, kas spodrina āķus jau, es domāju, šovakar un jau domā, kā viņi sagatavosies sacensībām. Vai arī tie, kuri grib sev uzlikt elites grupas birku, ka esmu tajā grupā, bet āķi nemāk uzsiet. Šodien studijā ir viens no Vildēnu copas makšķerniekiem. Uzaicināja viņu, jo mums ir nepieciešams tiesneši, novērotāji. Tātad viņš būs tā statusā, kurš izlozēs jums cipars. Aizkadrā jūs redzat nākamo novērotāju, kurš ir hobijas grupas dalībnieks, Oļeks, kas skatīsies un visu iemūžinās, un kaut kur malā vēl ir jaunā dalībniece, kas kādreiz piedalīsies. Viņa visu protokolēs Excelī, bet es šeit pierakstīšu. Tātad mums ir Jānis Jēkabsons, kurš pirms 3 nedēļām Vildēnu copas čempionātā noslēgumā ierindojās 6. vietā. Vai kādreiz bijis, esi tik augstu, zinot, ka tev nav visdrīzāk 3 makšķerkārtu, vai kādreiz esi tik lieliski nostartējis, teiksim tā? Nē, tā bija man pirmā reize sešniekā, kas saka Mārs Rīmenis, tuvu medaļām, bet viss kārtībā, centīsimies. Olimpiskais sešnieks. Jā. Ok, tā kā iepazīstinājuši esam, tad sāksim ar sistēmu. Ja? Sistēma ir tāda, kad jūs redzat, kad ekrānā jūs redzēsiet, kur ir elites grupa, tur ir uzrakstīts 1. kārtā kādi sektori un kādas zonas. Blakus šiem zonu numuriem ir arī dalībnieku numurs. Numurs mēs šodien izlozēsim un automātiski, ja mēs izlozējam numuru 1, piemēram pēc Jāni, tad viņš numur 1 ir arī 1. kārtā, 2. kārtā, 3. kārtā, 4. kārtā, 5. kārtā un 6. kārtā numur 1. Un tā uz priekšu, kamēr mēs tiksim skaidrībā ar visiem numuriem līdz 12. Katrā grupā. Izlozi veicam tā, izvelkam numuru, kurš būs numurs, un izvelkam katras grupas vienu dalībnieku. Tātad mums šeit ir lādītes, šeit ir elites grupa, hobija grupa un junior grupa. Izvilksim numuru un izvilksim no katras šīm grupām vienu bumbiņu, jo katrā grupā dalībnieki ir līdzīgi numurēti, tikai atšķirās sektori. Un tā uz priekšu. Izlozes gaitā jūs sapratīsiet, viss būs uzskatām parādīts, tā kā Jāni, es domāju, tu vari ķerties klāt. Jā. Pirmais numurs. Nevis numurs, bet pirmais būs, kuri dalībnieki mēs noteiksim. Tātad numur 9. Tātad mēs izvilksim numur 9. Šajās lapās būs redzams, ir visās, katrā grupā ir kāds numur 9. Mums jānosaka, kurš ir numur 9 junior grupā, hobija grupā un elites grupā. Tad elites grupa ir kas? Elites grupa. Numur 9. Māris Ērglis. Māris Ērglis, vairāk kārtējs jau šobrīd Vildēnu copas čempions. Tālāk jau uzreiz var ķerties hobija grupai. Hobija grupā numur 9 būs Jānis Kauliņš. Māris Ērglis man ir pierakstīts, lai es saprotu, par kur runāt. Hobija grupā numur 9 Jānis Kauliņš. Tas nozīmē, ka Jānis Kauliņš piedalās 2. reizi Vildēnos. Pirms 3 nedēļām viņš piedalījās. Tāds prasmīgs dalībnieks, bet šoreiz vēl pieteicās uz hobiju grupu. Un Junioriem 9. numurs būs Maiks Jirgensons. Junioriem, jā, Maiks Jirgensons. Es sarakstu iekšā aptuveni, lai
es zinu, par ko runāju un tā tālāk. Bet jūs redzat ekrānos jau sapildīts tabulas. Protokolētājs jau darbojās. Jāni izstāstīja, tagad mēs atsēdāmies šeit pirms izlozes. Šodien, starp citu, būs arī 3 jautājumi, tā kā konkurss. Izlozes gaitā jums būs iespēja ierakstīt uz konkursu jautājumu un komentāros ierakstīt pareizo atbildi pie pirmā jautājuma, vēlāk būs 2. jautājums un 3. jautājums. Un tas, kas pirmais pareizi atbild komentāru sadaļā, tas svētdien tiks pie kaut kādas spēcbalmiņas. Šodien mēs arī uzrunājām to, Jānis, teiksim tā, palīdzēja man kārtot bumbiņas, vārdus bumbiņās, kurš kurā grupā, un viņš saka tā, ka viņš neredzot sevi hobiju grupu dalībnieku klāstā. Un tā es vēlreiz, un nav. Kā tas sanāca, tas tā kā bija liels pārsteigums, kad tu domās biji pieteicies, bet finālā tu esi palicis rezervistos. Jā. Sanāk, ka pieteicos, bet neatnāca apstiprinājums e-pastā. Principā, bet tu aizpildīji visu, jā? Aizpildīju, man liekas, visu, jā. Bet, kaut ko droši vien nenospiedu līdz galam. Jā. Tā gadās. Gan čempionāts, gan rudens duels ir pulcējis, nebijuši dalībnieku skaiti, tāpēc tā forma man lieliski palīdz, sakārtot dalībniekus, nevis kā parasti uzrakst īziņā vai kaut ko tam līdzīgu var pazust, bet redz, kad arī tur kaut kas ir nepilnīgs, vajadzēs pastīties, kā tas izstrādā. Velkam 2. numuru. Varbūt kādā no pāriem šis numurs būs elites grupaņiem. Paņēmām kārtas numurs 2. Tātad numur 2. Numur 2 dalībnieks. No elites grupas būs numur 2 dalībnieks elitē. Arturs Lūkins. Arturs, jā. Lūkins, jā. Arturs arī no CS novada. Numur 2 Arturs, viņš izskatās, ir jā. 3. kārtā Arturs tiksies ar vairāk kārtēju Vildēnas Opas čempionu Māri. D sektorā Arturs tiksies. Velkam hobiju grupas dalībnieku. Un tas ir Denis Firsovs. Denis Firsovs, jā. Starp citu, Denis neizstāstīja pagājušajā nedēļā noķēra Amūru Vildēnos. Nevis noķēra, bet sanāca tā interesants stāsts, nepadalījās Vildēnas Opas WhatsApp grupā, kad viņam pieķērās Amūrs. Viņš viņu, saprotot, ka tas liels zivs, pēc 11 minūtēm zvanīja brālim. Brālis ir līgatnē, lai brauc palīgā ar sečoku. Brālis arī to dara 45 minūtes, plus tas nozīmē pēc stundas brālis bija ieradies ar sečoku. Pie krasta bija pievilkts zivs, stundu cīnījušies, un pēc stundas 10 tā zivs uzmet kūleni un aizpildēja. Tā kā nav jau brīnums. Es domāju, ka viņš joprojām ir dikti škrobīgs. Bet izlozēsim, un lai viņam nākamreiz vismaz veids vairāk, varbūt tas būs rudens duelī hobiju grupā. Tātad Denis, viņš arī iespējams tiksies ar savu brāli. Varēs abi divi pārunāt lietas, kuri numur 2 Denis. Velkam bērnu grupas, jo Denis noteikti netiksies ar Jāni. Tas ir fakts. Junior grupā. Kārlis Kalējs. Junior grupā. Kārlis Kalējs ir man darba kolēģa Kalēja dēls. Tur visas paudzes ir Kārļos, tā kā būs bērnu grupā un tiksies ar Maiku 6. kārtā. Pārējās kārtās viņam dalībnieks vēl nav zināms. Ok, velkam nākošais. Jā. Konkurss būs pēc 4. numura. Tas ir 8. 8. Numur 8. Numur 8 līdz grupā. Tātad numur 8. Es neredzu, ko viņš varētu tikties. Numur 8 tiksies ar Māri 5. kārtā. Sergejs Smorodins. Jā, Sergejs ir arī viens no Vildēnu kausiem un visādiem sasniegumu laureātiem. Viņš ar Artūru netiksies, bet viņš tiksies ar Māri 5. kārtā.
Velkam hobiju grupu. Hobiju grupā numur 8. Ojārs Zvejnieks. Ojārs tiksies ar Ojārs no Enerģijas puses varēs parunāt ar Jāni. Ar Jāni pirmajā kārtā. Ojārs, 8. no Ojārs. Ojāram vairāk arī neviens pretinieks izskatās, ka nav joprojām ticis un tikai mums ļoti lēnām veidojās pāri īstenībā. Interesanti. Junioriem Haralds Grigorovičs. Haralds, jā. Haralds tiksies ar Kārli Kalēju. Pirmajā kārtā E-sektors, jā. Haralds. Jebkurā gadījumā par rudens dueļa noteikumiem mēs pārunāsim svētdienas rītā, bet mums būs vismaz veikta izloze un mēs atvieglosim visu veidu organizatoriskās lietas. Tātad Haralds tiksies pirmajā kārtā ar Kārli Kalēju, 5. kārtā ar Maiku. Nākošais Tālāk numurs, un pēc tam mums būs jautājumi, jā. jautājums, jā. 12. numurs. 12. numurs. Elites grupas dalībnieks. 12. Kitija Līgati. Pirmā dāma izvilkta Kitija. Pirmā kārtā ne ar ko, otrā kārtā arī ne ar ko. Es domāju, ka viņi nevēlētos ar šiem rūdītajiem Sergeju un Māri duelēties, kaut gan viņi pietiekami traka, viņi arī to gribētu, jā, bet Kitijai izskatās, ka vismaz neviens no tiem dalībniekiem, kas jau ir izlozēts, nav nevienā kārtā. Hobija grupa. Oļeks, 12. Oļeks. Pirmajā kārtā ne ar ko, otrā kārtā viņš tiksies ar Jāni Kauliņu. 3. kārtā ne ar ko pagaidām. 4. kārtā arī ne ar ko. Ojāru tiksies 5. kārtā B sektorā un 6. kārtā vēl nav zināms ar ko. Junior grupa. Junior grupa, jā. Zemgus Ķirsis. Zemgus Ķirsis piedalīsies. Tātad 12. numurs. Jā. Zemgus pirmo reizi piedalīsies no Ādažu puses. Brauks, viņam būs arī draugi līdz. Zemgusam pagaidām pretinieks nav iespējams. Es zinu, ka noteikti Reizija vēlētos ar viņu uzduelēties. Ticami, kad tas viņai piepildīsies. Jautājums pēc būtības, jā. Tad mums šeit ir jautājumi, jā. Tātad es nošaukšu jautājumu, jūs varat komentāru sadaļā ierakstīt pareizo atbildi. Autors saņems svētdien kādu balviņu. Apskatāmies jautājumu. Cik svēra šogad noķertais, uzlabotais sama rekords Daugavā? Šogad noķēra rekordu, uzstādīja jaunu rekordu Daugavā. Cik šīs sams svēra? Kilogrami un komats cik? Rakstam komentāru sadaļā. Pareizās atbildes autors. Un pirmās atbildes autors tiks pie spēcbalvas. Nu ko, visi raksta, visi klausamies, tā kā velkam tālāk. Viņi jau var rakstīt un klausīties, nav problēma. Nākošais cipars būs Mēs esam tikuši līdz 6. 6. numuram. Pirmajā kārtā ar Kitiju. Kurš būs pirmajā kārtā ar Kitiju? Tas būs No elites grupas dalībniekiem. Santa Rulle. Nu re, kas var būt labāks par šo dueli? Santa numur 6. Santa 3. kārtā nezina ar ko, 2. kārtā nezina ar ko. Bet te ir vēl viens duelis, un tev ir bišķiņ, nav pamanīta, kad atkārtojas duelis. Atkārtojas pāris, bet šo lietu es piekoriģēšu, respektīvi, tagad tas nav svarīgi, jo atkārtojās pārim cipari. To mēs piekoriģēsim tā kā tas duelis, viņš neatkārtosies, tur būs cits dalībnieks, iespējams 11. vai 10. numurs, man jāskatās, kurš tur nav. Ok, 5. kārtā numur 6 Santa nebūs ar ko, un 6. kārtā Santai arī vēl nav zināms pretinieks. Hobija grupā 6. numurs Māris Spinga. Hobija grupā 6. numurs Māris piedalās pirmo reizi. Nepazīstu Māri, caur kaut ko ir redzējis.
un ir pieteicies. Iespējams, ka viņš ir varbūt atbilstošāks elitei, varbūt cerams, ka viņš ir izvēlējies atbilstošo grupu, bet Mārim pretinieks nav zināms. Junioriem 6. numurs ir Dominiks Russo. Dominiks Russo no Ādažu puses, 6. numurs. Dominiks pirmajā kārtā, tur ir kaimiņu fights, Zemgus ar Dominiku jau būs pirmajā kārtā, otrā kārtā nekas, trešajā kārtā arī nekas, ceturtajā kārtā arī ne, Kārlis Galējs. Piektajā kārtā būs daudz jaunas iepazīšanās bērniem. Un sastajā kārtā būs ar Haraldu man tā, uz ātro rakstot. Ok, tagad mums ir jāizlozē jau kura? 6. numurs. Jā, un tas ir numur 10. Numur 10. Numur 10 pirmajā kārtā elites grupā nav pretinieks zināms. Raits Ravinsks. Raits ķerot uz meistarību. Raits pirmajā kārtā nav zināms ar ko, otrā kārtā nav zināms ar ko, trešajā kārtā Raitim arī nav zināms ar ko, ceturtajā kārtā Raitim arī nav zināms ar ko. Ar šiem visiem, kas bija izlozēti, viņš netiksies. Un 5. kārtā Raitis tiksies ar Kitiju. Sporta skolas fights, teiksim tā, vai duelis, draudzīgs duelis. Iespējams, draudzīgs duelis. Hobija grupa, 10. numurs. Jēkabs Emīls Spaiders. Jēkabs tiksies ar Oļegu pirmajā kārtā. Tas ir čempionāta bērnu jeb junioru mazā Anša līgas uzvarētājs. Jā. Jēkabs. Katrām sacensībām progresē. Jēkabs tiksies 3. kārtā ar Jānu Kauliņu. 4. kārtā viņš tiksies ar Ojāru. Pavisam pamatotas izredzes. 10. kārtā nezinām ar ko, un 6. kārtā nezinām ar ko. Bet zinām, ka 6. kārtā viņam būs B1 sektors. Junior grupa. Keidans Prasats. Keidans numur 10 pirmajā kārtā. Otrā kārtā nav pretinieks, 3. kārtā viņam ir 3. kārtā pretinieks, vai tu redzi? Grāmatadi? Numur 9. Keidanam. Maiks? Jā, Maiks. Tas rokraksts. 5. kārtā neviens, 6. kārtā neviens. Tā kā tikai zinām šobrīd, ka Keidanam būs Maiks. Manā skaistajā ārsta rokrakstā. Vēl, ka nav. Jā. 7. lunda. Numur 3. Numur 3. Pirmajā kārtā tiksies ar Māri Ērgli. Numur 3. Tas būs Jānis Bērziņš. Tiksies pirmajā kārtā ar Māri Ērgli. 2. kārtā ar Kitiju. 3. kārtā nezinu ar ko, tas, kas ir vēl palicis iekšā. 4. kārtā viņam būs eksāmens pie Sergeja. 5. kārtā viņam ir nezinu ar ko, un 6. kārtā viņš tiksies ar Artūru Lūkinu. Hobija grupa. Lauris Saukums, numur 3, ja? Jā. 1. kārtā viņam nav zināms pretinieks, 2. kārtā arī viņam nav zināms pretinieks, 3. kārtā viņš tiksies ar Denisu, 4. kārtā viņš tiksies ar Māris Jā, Māris, tas, kas pieteicās pirmoreiz piedalās, ja? Un 6. kārtā viņš tiksies Lauris Saukums ar Oļegu. Junior grupā. Kur mums dāmas ir? Mums ir 2 meitenes piedalās šodien junior grupā. Kur ir Rēzija Pāpi? Rēzija numur 3. Numur 3. Rēzija ar Maiku. 1. kārtā, 2. kārtā Rēzija tiksies ar, izskatās kā ar Keidanu. 3. kārtā Rēzija
tiksies nezinu ar ko. Vai ka vēl viens tas pats sos. Un Reizija vēlreiz tiksies ar Keidanu. Šis man ir jāpielabo. Tur tajā 4. kārtā līdz ar to mainīsies kādam pāris, bet nevar atkārtoties. Nu, redz, kā ir. Nevar salikt visus, lai neatkārtotos, kurš ar kuru ir mašķerējis. Reizija ar Zembusu tiksies, starp citu, 6. kārtā. Pilnīgi noteikti. 8. pēc kārtas. Divas kļūdas, kas sāk grāmatvedībā. Numurs ir 7. 7. numurs. Gunita Šetko. Gunita. Vēl viena dāma. Gunita 1. kārtā vēl nav zināms ar ko. Tiksies ar Santu, viņi tiksies 2. kārtā. Ar Jāni. Jānis Bērziņš. Tu domā Jānis Bērziņš? Jā, Jāni Bērziņš viņi tiksies 3. kārtā. Pagaidām ir diezgan laba izloze. 4. kārtā Gunita ar Artūru. 5. kārtā Gunita atkal ar Artūru. Gunita, šitas ar man jāizlabo ir, lai neatkārtotos pāri. Un 6. kārtā ar Sergeju. Nu, tā kā nepilnīgi izloze, bet vismaz neatkārtosies pāri. Hobby grupā 7. numurs Bruno Bērziņš. Bruno Bērziņš. Bruno 1. kārtā ne ar ko. 2. kārtā ar Jēkabu. 3. kārtā ar Ojāru. Tur draugu būšanas. 4. kārtā ar Oļegu. 5. kārtā ar Jānu Kauliņu. Un 6. kārtā ar Denisu. Junior grupā 7. Junior grupā. Numur 7. Kārlis Širjājos. Kārlis Šu 1. kārtā. Kur 7. numurs, ja? Jā. Jā. Kārlis, kā jūs redzat, 2. kārtā tiksies ar, nepazīst savu rokrakstu. 3. kārtā ar Haraldu. 4. kārtā ar Kāli tiksies Kārlis Kalējs. Abi divi Kāļi kopā. 5. kārtā ar Reiziju. Un 6. kārtā viņam nav pretinieks. Konkurs! Jā, uzdosim nākušo jautājumu. Uzdosim jautājumu. Ja nu par tiem kilogramiem, tad turpinām par kilogramiem. Jautājums ir sekojošs. Cik svēra šogad Vildēnos noķertā lielākā zivs līdz šim? Tātad svars kilogramos var nopaļot un suga. Tātad kurš pirmais ierakstīs, tas arī tiks pēc balvas. Tā ir lielākā zivs noķertā Vildēnu copē visu gadu garumā. Ok, loziem tālāk. 9. pēc kārtas. 9. numurs? Nē, 9. pēc kārtas. Jā, un tas numurs 11. Numur 11. Numur 11. 1. kārtā nav zināms pretinieks. Rolands Rākins. Rolands pievienojās principā pēdējais, ja. Mums būs 2 rezervisti, viņš iespruka pēdējais. Rolandam 1. kārtā nav. 2. kārtā viņam ir Artūrs, manuprāt. 3. kārtā Rolandam ir Santa. 4. kārtā Rolandam nav pretinieks. 5. kārtā Rolandam ir Santa. Nē. Jā, Santa. Atkal viena kļūda, kura tiks pieredzēta. Un 6. kārtā Rolandam ir Raitis Ravinskis. Hobby grupā 11. numurs Uldis Jākapsons. Hobby grupā 11. Uldis piedalās pirmoreiz. Uldis 1. kārtā tiksies ar Bruno. Varēs parunāt par hokeju lietām, cik es saprotu. Viņš nodarbojās, vai viņam
Ar Ojāru viņš būs tiksies 2. kārtā. Ar Oļegu viņš tiksies 3. kārtā. 4. kārtā ar Jāni Kauliņu. 5. kārtā ar Jēkabu. Un 6. kārtā ar Māri. Nevis Ēgli Māri, bet otru Māri. Junior grupa. Junior grupa. Hugo Baltābols. Hugo Baltābols brauks arī kopā ar Zemgusu un vēl vienu savu brāli vai ko. Hugo tiksies 1. kārtā nav zināms, 2. kārtā viņš ar Kārli. Kalēji tiksies 3. kārtā, Hugo tiksies ar Zemgusu. Tas principā ir derbijs. 4. kārtā viņš ar... Reizi. Nē, tā no Reizī, tas ir Russo pierakstīts uzvārds, arī tas ir derbijs. 5. kārtā viņam pretinieks ir Keidans. Un 6. kārtā viņam vēl nav zināms pretinieks. Nākamo cipariņu lūdzu. Nākošais cipars ir 5. Numur 5. 1. kārtā ar Rolandu. D3 sektorā. Jānis Šetko. Jānis Šetko 1. kārtā Rolands, 2. kārtā Sergejs. 3. kārtā Kitija. 5. kārtā Raitis. Lieliski izloze, manuprāt, šobrīd. 6. kārtā neviens vēl. Un 5. kārtā neviens. 6. kārtā viņam ir Māris Ēglis, manuprāt. Hobby grupa. Hobby grupa. Artūrs Širjājevs. Artūrs, numur 5, ja? 5. Artūrs ir Jāni draugs, kurš redz veiksmīgi nosūtīja pieteikšanos, bet Jānis redz ir aizsūtījis caur Latvijas pastu un tas pieteikums nav atnācis. Artūram 4. kārtā ar Denisu, 5. kārtā ar Māri, 6. kārtā ar Jānis. Nezinu, kurš tas bija, es nevaru atcerēties. Jānis Kauliņš, jā. Tur viss kārtībā. Okay. Junior, jā. 5. Junior numur 5. 1. kārtā ar Hugo tiksies. Kristers Širjājevs. Kristers 1. kārtā Hugo, 2. kārtā viņam ir Haralds. Kristers. 3. kārtā viņam ir Reizija, nav Reizija, ir Russo. Kristers. 4. kārtā Kristeram ir Zemgus. 5. kārtā Kristeram nav zināms pretinieks. Un 6. kārtā Kārlis. Kristers Širjājevs. Un Kārlis Brāčkas 6. kārtā. Kristers Širjājevs ar Kārli Širjājevu. Nākamais numurs. Mums ir visur pa 2 bumbiņām. Vismaz tur es neesmu kļūdījies. Priekšpēdējais. Numur 4. Numur 4. 1. kārtā no elites grupas tiksies ar Raiti. Un tas būs Miks Mūrnieks. Piedalās pirmoreiz. Kurš numurs? 4, ja? 1. bet vienreiz viņš ir bijis Vildēnos uz vienu pasākumu. Vārds sakot, tu arī atbilstoši elites grupai. 2. kārtā ar Māri Ēgli. 3. kārtā Raitis. Atkal nevar būt. Vēl viena kļūda. Vēl viena kļūda. Tās mēs labosim. 4. kārtā Miks, viņam 4. numurs ar Rolandu. 5. kārtā ar Jāni Šetko. Un 6. kārtā ar Santu. Hobby grupa. Aleksandrs Nīmans. 4. numurs. Jā.
Tātad Aleksandrs tiksies ar Denisu pirmajā kārtā, otrajā kārtā viņš ar Artūru Kauliņu, trešajā kārtā Māri, jauno dalībnieku. Ceturtajā kārtā viņš tiksies nav zināms ar ko, tas, kas ir palikusi bumbiņa. Piektajā kārtā Lauris Saukums un sestajā kārtā Jēkabs. Junior grupa. Kristaps Gutmans. Numur 4. Kristaps? Jā. Gutmanis tiksies ar Keidanu. Kristaps, ja? Jā, 4. numurs. Otrā kārtā Kristaps nevar atšifrēt, bet trešajā kārtā Reizī, ceturtajā kārtā ar Maiku. Kristaps, ja? Jā. Piektā kārtā ar Zemgusu. Sestajā kārtā ar Keidenu. Nu, pēdējā. Pēdējais. Tas ir palicis. Pirmais numurs būs. Jā. Pirmais numurs. Citreiz sanāk arī pēdējais numurs. Tātad, kas mums ir palicis? Mums ir palicis Tas ir elites grupā Imants. Saulītis. Imants Vildēnos, manuprāt, nav uzvarējis, ja? Tikai pa otrām vietām šogad un pagājušajā gadu. Pirmā kārtā Gunita, otrā kārtā Raitis, trešā kārtā Sergejs, ceturtajā kārtā Māris, piektā kārtā Jānis Bērziņš, tur būs interesanti, un sestā kārtā Kitija. Hobija grupā mums ir Daņila Smorodins. Daņila. Daņila pirmā kārtā Māris, jaunais dalībnieks. Otrā kārtā viņam ir Lauris Saukums, trešajā kārtā Artūrs Kauliņš, arī varētu būt interesanti. Ir pazīstami savā starpā. Ceturtajā kārtā viņam ir Saša. Piektā kārtā viņam ir Denis. Un sastajā kārtā ir Rojārs. Un tur mums ir palikusi pēdējā Laura junior grupā. Un interesants stāsts, gatavojoties izlozei. Laura un Uldis nāk no Jāņa puses, uzaicinātie dalībnieki no Rīgas hokeja spēlē. Un vārds pa vārdam sakrīt uzvārdi un sakrīt vārdi. Un es sāku fiksēt, ka Reizija spēlē izrādās, Laura spēlē ne tikai hokeju, bet arī futbolu. Un Reizija pievienojās Rīgas futbola komandai meiteņu uz turnīriem. Un līdz ar to viņas šobrīd uzzinās tikai to, ka viņas tiksies kaut kur Reizijas laukos un būs droši vien interesanti satikšanās ne tikai futbola laukumā, bet arī makšķerējot pie dīķiem. Tā kā Laura tiksies ar Kristeru, otrā kārtā Zemgus, trešajā kārtā Kārlis, ceturtajā kārtā Haralds, piektajā kārtā Kristaps, un Reizī netiksies, jo viņi tiksies sastajā kārtā ar Hugo. Nu tā, izloze notikusi, pāri zināmi, bet mums ir konkurss. Vēl viens jautājums. Jautājums ir tāds. Jāraksta skaitlis, kura pēc kārtas bija Vildēnu copes sezona 2020. gadā. Rakstam, kura tā bija Vildēnu copes sezona. Tikai skaitli pēc kārtas. Vai vispār? Ok. Rakstam jautājumu, apkopojam rezultātus. Viss tiks, kā redzams, tuliņās publicēts. Galējie rezultāti ar labojumiem arī tiks publicēti. Tātad, idejiski ierodamies svētdien rudens duelī. Ierodās arī rezervisti, visdrīzāk, ja? Varbūt kāds citreiz ir gadījums, ka kāds neierodās, tad mums būs arī kāds rezervists. Jūs katrs dalībnieks saņemsiet uz rokas lapiņu, kur jums būs zinām visās 6 kārtās pretinieks. Un arī tas sektors un zona. Tā kā visu mēs zināsim, vajadzēs tikai ievērot laikus,
iet uz to vietu un mašķirēt ar to pretinieku, kas ir izlozēts. Katrā grupā pēc 6 kārtām ir papildus kārta, tātad mērķis ir iekļūt katrā grupā, katram dalībniekam, tātad 4 junior grupā, hobija grupā, elites grupā, katrā pa 4 tiks uz fināliem, lai izspēlētu, kurš ir 1. vietā un kurš būs 3. vietā. Tātad 2 fināli. Pārējiem dalībniekiem būs kaut kas cits. Kuros dīķos un kuros sektoros notiks katrā grupā fināli, es vēl nezinu, man ir tikai aizdomas, bet ar to mēs tiksim skaidrībā svētdien. Es domāju, mēs esam gandrīz veiksmīgi tikuši galā, vismaz tu noteikti, man vēl būs jāpacīnās. Tā kā paldies, ka skatījās, cik mums ilgi aizņēma laiku, nezinu, bet viss vakar pasaciņa beigusies, panorāma sen jau beidzās, varam iet gulēt, tā kā tiekamies svētdien. Atā. Visu labi.